Man ir sametušās pumpas un man ir 2 augstuma pumpas vienlaicīgi. Tas ir mans personīgais rekords. Tādēļ es izdomāju, ka šodien tās aizkrāsošu ar kaut kādu make-upiņu. Un iedvesmas reference ir šāda, ko es atradu Pinterestā. Sākšu ar tonālo. Un varbūt jāpamēģina... Nē. Es izmantošu Make Up Foreveru kopā ar maku, jo neviens no abiem neatbilst manam sejas tonim. Bet, ja sajauc abus kopā, tad nedaudz atbilst. Vai arī nepārāk. Nav jau tik būtiski, es jau nekur neiešu. Ko lai dara tālāk? Arī ir dilemma izmantot krēmveidu vai pūderveida produktus, bet es domāju, es pieturēšos pie kaut kādām ēnām. Konsīleri es arī tagad nelikšu tādēļ, ka tur ir visi kā daudz pa vīrus, es domāju, nav jēgas baigi. Un lēts man arī tāda nav. Bet vēl jau visti. Es domāju, ka tad es nopūderēšu seju, arī ar Make Up Foreveru, lai arī kas tur būtu palicis. Tur īsti nekas nav palicis. Uzzīmēšu uz acis. Un pagaidām es tās nefiksēšu ar gēlu, jo beigās es gribu tās pamēģināt sasukāt attiecīgajā virzienā, kur tās līnijas iet. Pēc tam visu procesā. Man ir tāds gaižs sīmulītis no esences, ko es lieku ūdens līnijā apakšējā, kas nosinājās šitā. Būs labi. Un tad ar to es iezīmēšu aptuvenes aprises, kur tām līnijām jābūt, jo man liekas, ar gaišo būs vieglāk, ja nu gadījumā kaut kas noies greizi, lai to izlabotu. Un tad guli. Nekraties tikai. Gulinost un nekraties. Un pagaidām nav nevainas. Labi, tālāk. Ar ko ir vieglāk sākt? Laikam ar ēnām, un tad ar gaišo varēs izlabot kaut ko. Man vajag ļoti, ļoti maz otiņu. Es domāju, ka uzacu otiņa būs tieši laikā šai misijai. Ko es varu izmantot? Kaut kādu tumšu brūnu, bet es gribu vēsu tumšu brūnu. Šī Revolution paleta, man liekas, tā bija veltīta zodiaka zīmēm, vai ne zīmēm, bet to kopienām stihijai. Tur gaiss, ūdens, uguns, strādrīdi, un šis ir gaiss, kas neatbilst manai zodiaka zīmei. Jā, šeit ir ūdens, vīrs, dvīņi un Libra. Un tad šitādas ir krāsiņas te. Man nepārāk patīk šī paleta, jo tā ir diezgan ļoti putekļaina un birstoša. Tādēļ man liekas, šis būs perfekts moments, lai to izmantotu, jo es tāpat mazgāšu šito make-upu pēc tam nost. Tad sanāk, no apakšas vienkārši es dublēšu tās līnijas, lai izskatās, ka no tām krīt ēna. Nu, drusciņ nav simetriski, nu, bet kurš ir? Guli. Man jau apnika. Labi, man liekas, sākums ir tīri labs. Tad aptuvenās aprises ir tas tā kā būtu. Un tālāk es gribu paturpināt ar acīm. Izskatās, ka augšējais plakstiņš viņai ir taisīts vienkārši baigi neskatoties uz tām līnijām. Un tad man vajag kaut kādu tumšāku brūnu. Ja tur ir gandrīz melns. Ņemsim tumšāku brūnu. Es domāju, man jāpieceļas. Tumšāku brūnu es paņemšu no šīs te Revolution paletes. Un šī atkal man ļoti patīk. Jo tā nav birstoša, tā nav putekļaina. Šī ir putekļaina Revolution palete.
Shrek Revolution palete nav putekļaina. Ko mēs varam no tā secināt? Ka viss, kas ir saistīts ar Shreku, ir labs, labāks, vislabākais. Es paturpināju tās atsēdes šīm līnijām uz augšu, bet es nezinu, kā es par to jūtos, jo tas brūns ir silts. Un tad es nezinu. Un principā visu aizkrāsoju vienā tonī līdz uz acīm. Nebija baigā iespringšana. Es gribu paturpināt ar apakšu, jo man liekas, tur ir ļoti interesanti. Un tai apakšai gan es izmantošu to pelēko tumšo vēso. Kā tur ir? Viņai ir smuki un man nav smuki. Šobrīd tas viss pamazām sāk izskatīties vienkārši netīrs. Bet es domāju, galvenais neaizrauties ar to ēnošanu uz leju, ko es izdarīju. Bet tas nekas, es turpināšu, un es domāju, ka pieliekot arī balto izgaismotajās daļās, tas arī daudz ko dos un mainīs. Paldies! Man jau sāk beigties pacietība, es nezinu, kāpēc un kas man ir. Tāpēc es varbūt arī dzīvē neko nepabeidzu nekad. Piemēr uzvilkšu laineri, jo viņai arī tāds ir. Diez, cik droši ir pieskarties sejai un atbalstīt roku pret seju. Man liekas, tie ir diezgan dažādi, bet arī visi seja nav simetriska, kas nozīmē, ka vienkārši jāskatās šitā vai šitā. Ne šitā. Taisni ne. Uzreiz gribas uzkrāsot vai pielikt skropstas, jo tas varētu glābt lainera situāciju. Ne glābt, bet nomaskēt, bet tāpat laikā man jāpabeidz viss pārējais. Lai izceltu gaišos laukumus, es izmantošu konsīleri no Morphe, kas ir vecs un ož savādi. Vēl satumšināt tās ēnas, pavisam tuvu pašai līnijai. Jā, ar tumšākām līnijām, laikam man labāk patīk, vienīgais tas, ka tās gaišās tagad ir jāiztušē vairāk. Tur nevar būt līnija, tur ir jābūt pārējai. Vienkārši maz drusciņ balta. Maz drusciņ. Un dažās vietiņās ielikšu tā kā blikus. Te nāca nepārāk. Kaut kādas lūpas arī uzkrāsošu. Es nedaudz papludināju līnijas. Un, principā, jā, es tikai papludināju līnijas un uz acis nesasukāju. Vienalga, es noguru. Tāds bija tas mēģinājums. Varēja būt labāk, ja man būtu pacietība un es pacenstos vairāk, bet akam tagad viegli. Secinājums ir tāds, ka jātaisa izteikts kontrasts pašā līnijas vidū, lai izskatās, ka tur ir realistiska ēna, un pārējais ir kārtīgi jāizpludina, un tad būtu bijis labāk, un es varētu būt arī smukāka. Bet diez kā tas izskatītos, ja pievienot klāt mākslīgās asinis. Un šitā izskatās ar asinīm.